Attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovāciju tas vienmēr ir garš un sarežģīts stāsts, jo tas nav kā mēs apkārt redzam komercmājās, kur viens īpašnieks vai pāris īpašnieki pieņem lēmumus. Tad te tomēr sanāk daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki, kuri uzņemās būtiskas saistības, un līdz ar to šie lēmumi par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas renovāciju, viņi ir ļoti pārdomāti, jābūt un sekmīgi. Līdz ar to arī izvēle par būvnieku gāja lēni, viņi nebija ātri, skatījāmies, ko kurš uzņēmums paveicis, kādas ir atsauksmes, un pat cik Prodef aktīvi piedalījās un paši arī meklēja objektus, kuros viņi var turpināt savu attīstību. Tad bija likumsakarīgi no vairāk pretendentu klāsta izvēlēties tieši viņus, jo atsauksmes un paveiktais, faktiski teica pats par sevi. Mēs esam pārvaldnieks. Pārvaldnieks ir kā pilnotā persona, dzīvokļu īpašnieki, ja, un mums ir ļoti būtiski vadīt šo visu procesu, lai sekmīgi gan pati māja tiktu norenovēta, gan arī pēc tam tiktu saņemts līdzfinansējums un nebūtu nekādas aizķeršanās. Ja tomēr tās saistības, ko uzņemās daudzdzīvokļu dzīvojama māja kopumā, ir būtisks, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai nevienā no posmiem nav aizķeršanās, tā skaitā ar būvnieku darbu izpildu, ar kvalitāti un pēc tam ar pēcākām pārbaudēm, kas tiek organizēts gan no mūsu puses, gan no LIE puses savā laikā, lai tur nav nekāda aizķeršanās. Ja? Un tāpēc vēlreiz uzsver, ka mēs ļoti uzmanīgi skatījāmies, kas būs šis partneris attiecībā uz būvdarbiem, lai nevienā no procesiem mēs neiesprūstu. Sakiet, varbūt pavisam īsti tā formulēs īstenībā apsaimniekotājiem faktiski vienmēr ir būtiska loma renovācijā. Protams, kad ir dzīvokļu īpašnieku kopība, protams, ka ir būvnieks, bet apsaimniekotājs ir tas, kas faktiski arī visā tie iesaistās un būtiski uzdarbojas. Tieši tā. Jo faktiski apsaimniekotājiem pašam tas ir jāgrib, ja, vai jūs. Un mēs redzam tādu strateģisko interesi, lai mūsu pārvaldība esošos mājas tiktu renovētas, jo tad faktiski māja tiek sakārtot un cilvēki ir daudz apmierinātāki nekā mājā, kurā ik pa laikam plīst kaut kādas trubas vai tek jumts, un līdz ar to ir mūžīgā neapmierinātība ar apsaimniekotāju darbu. Ja, tāpēc mēs te redzam to galveno strateģisko interesi, kāpēc mēs vispār to gribam. Jo tas tiešām ir sarežģīti, tas ir resursu ietilpīgi, un tā ir ļoti liela atbildība gan mums, kā faktiski projektu vadītājiem vai kuratoriem un dzīvokļu īpašniekiem arī kā lēmējiem, ja, jo viņi uz mums skatās un viņiem mums ir jānotic, un viņiem pašiem sevi jānotic, ka viņi to var. Un viņiem ir to jāgrib, tāpat kā mums tas ir jāgrib. Ja visām pusēm ir kopēja šāda pozīcija, ka visi to vēlas, tad viss notiek. Ja kāda no pusēm negribēs, vai dzīvokļu īpašnieki vai pārvaldnieks, tad noteikti nekas nenotiks. Mums faktiski nebija jāpārliecina, jo mēs kādreiz gājām ar to savu pieeju, kad tas ir jāizmanto, ka Eiropas Savienības šie fondi viņi nebūs mūžīgi. Bet iedzīvotāji tajā brīdī, kad tu uz viņiem aktīvi iedarbojas ar informāciju, viņi to nepieņem. Viņiem liekas, ka tu uzspēj kaut kādu savu dziesmu, kas viņam nav vajadzīga. Šajā mājā bija vairākas labas sakritības. Faktiski viss mežciems sākās no šīs mājas. Tā bija viena no savulaik pirmā padomu laikā uzbūvētajām mājām, kurā bija izmitināti būvnieki no visas padomju savienības, un kas cēla tālāk mežciemu. Un tāpēc te ir zinām tāda vēsturisks brīdis, kad šī māja attiecībā arī uz Eiropas Savienības fondiem tika pirmā mežciemā renovēta. Un tieši paveic tie paši cilvēki, kuri faktiski saglabājušies no padomu laikiem, kuri būvēja to visu kvartālu. Ja, un tāpēc tur bija aktīvis vairākas sievietes, kuras ir aktīvi piedalījušies savulaik vispār tā kvartāla būvniecībā. Viņas ļoti labi saprot, kas ir būvniecība, uz cik ilgu laiku tas ir prognozēts, ja, un kas notiek, ka māja viņu pēc tam nerunēja vai neuztur pēc kāda laika, attiecīgi kā to normatīvu prasa. Tāpēc šeit bija vieglāk. Māja pati saprata, māja pati gribēja, un tad ir izskaidrojušies darbs ar tiem cilvēkiem, kuri varbūt jaunāki un tik daudz no būvniecības nesaprot. Ja, un tur mēs varējām palīdzēt. Bet, protams, bez tādas ļoti aktīvas iedzīvotāju iesaistes nebūtu iespējams. Vai arī izdevās kā piecerēt? Jā. Kad būvniecībā arī saka, noticējām, uzšāvām, paskatieties, kā ir. Jā, pilnībā. Bijām savākuši arī prezentāciju, apjautājāmies ar cilvēkiem. Viss ir tā kā ir vēlējies, ja tur ir kaut kādas sīkas nianses, kuras tiek ātri novērstas un uzņēmums pietiekami ātri atsaucās. 99% visi kārtībā. Man ir viens jautājums. Jūs esat kādreiz pētījis to,
ekonomisko efektivitāti pirms un pēc? Jā. Tajā efektivitātē ļoti nozīmīgu lomu ieņem pats siltumenerģijas tarifs konkrētajā pilsētā. Mēs viena no pirmajām mājām, ko renovējām, bija Liepājā. Tas bija pirms 4 gadiem. Ņemot vērā, kad Liepājā tarifs ir lielāks nekā bija Rīgā, un tas bija pirms 4 gadiem, kad bija krīze nekustamos īpašumos un būvniecības pakalpojumi var dabūt lēti, tad es kā tagad man stāv prātā, kad mājā ekonomija starp to, ko viņi maksā par kredītu, un to, ko viņa energoefektivitātes rezultātā ir sasnieguši 1600 lati toreiz gadā. Uz visu māju ir pat tā kā biznesi sanācis iedzīvotājiem. Ja? Te biznesi nesanāk Rīgā, jo siltumenerģijas tarifs tomēr ir viens no zemākajiem Latvijā, bet, teiksim tā, iziet uz nulli vai tuvu nullei, tas ir vienmēr mērķis iedzīvotājiem, plus māja tiek renovēta. Jā, bet tas ir viss pateicoties šiem Eiropas Savienības līdzfinansējuma programmai, kas tomēr pusi nodrošina. Mums bija svinīga atklāšana, tad faktiski tā tuvāk iepazinos ar iedzīvotājiem, jo ikdienā es neesmu tik tuvu mājā, es pāraugu visu uzņēmumu darbību, bet tas emocionālais brīdis bija tieši, kad cilvēki nāk un saka paldies tev, kad tiešām, ka visi bijis un viss bijis kārtībā, un viņi tad stāstīja to savu stāstu, kā viņi šajā mājā ir ienākuši, kāds viss noticis, kā viss cēlies, ja, un kad tu saproti, ka tajā brīdī tu esi daļa no kaut kādiem ierakstiem vēsturē. Ja, tā kā tas ir tas emocionālais brīdis. Man ir ļoti vienkārši kritērijs. Ja es pirmajās mājās, pirms 4 gadiem, pirms 5 gadiem, es faktiski pastāvīgi biju kaut kādā telefona konferences režīmā ar 4-5 dalībniekiem, jo mūžīgi kaut kas sprūda. Ja, tad te es parakstīju līgumu un man atnesa aktus. Es nekur pa vidu vispār nejaucos, kā vadītājs, vispār nekur. Teiksim, tur visi darīja savu darbu. Tas ir man kā vadītājiem vienīgais kritērijs. Faktiski, vai man ir kāds raustais, aiz piedurknes klausies, tie kaut ko nedara, vai tie kaut ko nedara, ja? Vai tu esi izvēlējies, es nolēms, parakstījis dokumentu un sagaida rezultātu. Tas man kā vadītājiem bija galvenais. Ir tāds sens teiciens, vilku baidīties mežā neiet, ja? Bet tomēr mežā ir rogas, mežā ir malka un daudz labumu, ja? Tāpēc vajag izvērtēt, vajag pasīties uz tiem piemēriem, kas ir pozitīvi. Protams, kā jebkurā lietā ir negatīvie piemēri, bet nevajag pēc viņiem vadīties, vajag skatīties starp tiem partneriem, kas to ir paveikuši, prasīt to māju iedzīvotājiem, kas viņus pārvalda, kas vadīja projektu, kas veica būvdarbus, un tad maksimāli tuvu salikt to komplektāciju, kas ir devusi jau rezultātu. Ja tie cilvēki viens otru jau pazīst, viņi kaut kur jau ir strādājuši šajā sadarbībā, tad ir ļoti liela varbūtība, ka viņi arī uz jūsu māju paveiks to pašu, ko viņi jau paveikuši. Un tas ir visvienkāršākais veids, kā pārliecināties. Ja? Tas ir... Kas ir labs būvnieks? To kā jau minējāt, kad līgums sākumā, līgums beigās neraust, no strādāt, tas normāli. Tādos vārdos varbūt kas ar to labu būvnieku? Kad nezinu, kad viņš te galvā iesaistos vai paskatītos, viņš saprast šitie džeki būvē. Nav kaut kas prātā tāds. Kaut kā tie pirmie signāli, kad aprunājās vai kaut kā, kad tādās, šitie būs. Neticu, ziniet, tik raibs ir bijis mūžs, kad nevar tā apsēsties, ieskatīties acīs un ticēt, vot būs, ja tur būs. Diemžēl tā Latvijas ekonomikas vide un tie augšup un lejup, viņi ir daudz mainījuši tajās vērtībās un tādā vienkāršā uzticībā, ka tu sarunā un tev viss būs, ja, un pēc tam tev nesāks kāds vilkt ārā kaut kādas tāmes. Tad gan leģendārs stāsts ir par mūsu pirmo ciematu, ko mēs attīstījām Bēberos, kur kaut kādā būvniecības stadijā būvnieks pienāk pie projekta īpašnieka un saka, Klau, bet jūs gribat, lai trepas arī būtu tajā mājā? Nesapratu jautājumu. Nē, taču gribi, lai būtu trepas tajā mājā. Vēlreiz nesapratu jautājumu. Saku, kā, mums jau tā nav trepas. Kā? Ja, kas ir leģendārais stāsts, kad ir es taču jums tāmi devu, tur taču tāmē nav tās. Bet jā, jūs parakstījāt, bet es taču nezinu, vai tu tur esi visu paredzējis vai nē. Tāpēc to ticību dod tikai gala rezultāts. Un tādas ilgtermiņā pārbaudītas vērtības, ja tur tas uzņēmums nav nomiris kaut kādā krīzes brīdī, viņš turpinājis attīstīties, turpinājis meklēt risinājumus un
viņš turpina strādāt, tad tas ir faktiski vienīgais tāds drošais garants par to, ka viņš ir uzticams partneris un tur nebūs kaut kāda brīnuma ar mūžīgiem papildus darbiem. Protams, te ir tāda par papildus darbiem otra medaļas puse, kad jābūt precīzai specifikācijai, lai būvnieks var arī korekti sastādīt. Un nav šie brīnumi ir maksimāli izslēgti. Bet tomēr tam ir jāpievērš uzmanību. Un, tā vienkārši paskatīties acīs tagad nevar noticēt. Jāstāsta, kas ir tie track records, tā saucamie, kas ir pagātnes ieraksti, kas ir veikts, kā ir veikts un kādas ir atsauksmes. Mēs nebijām pazīstami pirms krīzes. Jā, mēs iepazināmies, vai viņi nonāca mūsu redzes lokā pēc krīzes, ja, kad tur kaut kāds darbiņš paveikts, tur kaut kāds darbiņš paveikts, ja, tur kaut kādas mājas renovētas, un pēc tam izrādījās pietiekami daudz mājas renovētas. Ja, tas tā kā iekrīt acīs, kad fokus, es nezinu, ar ko nodarbojas Prodef līdz tam, bet mums jau viņi iekrīt tieši kā daudzdzīvokļu dzīvojamāju renovatori acīs. Ja, ja ir uzņēmums nodarbojas ar kaut ko citu un pietiekami sekmīgi ir mācējis iesaistīties tajā vilnī ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijām, tas norāda to, ka viņš ir pietiekami elastīgs. Viņš mainās laika, mainās kaut kādas klientu vajadzības un uzņēmums ir šim laikam līdzi. Tas svarīgi. Te ir katra nianse ir baigi svarīgā, jo viss sākas no apsakošanas, no energoauditiem, pēc tam projekta visas salikšanas, dokumentācijas, pareizi paredzētiem termiņiem, pareizi paredzētām izmaksām. Un pēc tam tas brīdis, kad ienāk būvnieks, viņš jau sastopās ar to visu procesu, kas ir bijis līdz tam. Un tāpēc te ir svarīgi no paša starta visus šos soļus ļoti pareizi veikt. Ja pārdomāti un pareizi. Ja tas ir izlaists, tad pēc tam arī sakarīgam būvniekam būs ļoti grūti kaut ko savākt. Ja viss šī starta dokumentācija nebūs pareiza. Jā, tas atspoguļosies pēc tam gan termiņos, gan kvalitātei, gan pašā energoefektivitātei. Tā kā tas starts īstenībā ar dokumentāciju ir pats svarīgākais. Mums ir bijuši ļoti daudz gadījumu, kad cilvēkiem liekas un viņi apšauba to starta nozīmīgumu. Jā, tur, viens piemērs, kā tagad vēl stāv prātā, kad centrā māja, bet viņi ir tipēti daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un sienas biezums ir 50 centimetri. Visa dokumentācija ir sagatavota, tas ir 2011. gads vai pat 10. gads. Viena no pirmajām mājām arī, kas dabūja dokumentāciju. Un viņi apšauba, kad tā dokumentācija ir pietiekami kvalitīvi veikta un kad mums jau biezas sienas, mums noteikti nevajag siltināt. Tā kā, ja, tur, tas maksāja viņiem gadu. Mēs teicām, nē, ja jūs apšaubiet mūsu darbu, mēs savāksim to dokumentāciju atpakaļ, atdosim jums naudu, to, ko mēs samaksājam tam apakšniekam, faktiski no savas naudas mēs to nosadzot. Ja? Bet tad dariet paši, pasūtīt trīsreiz to dārgāk, visu dokumentāciju, un ko jūs domājat, un atnāk atzinums, vajag siltināt. Tā kā uzticība un partneru izvēle, ja? Jo mēs ļoti ilgi raudzījāmies gan projekta vadītājs, gan visus atzinumus sniedzējs, lai faktiski viņiem bezmaz ir jābūt tiem cilvēkiem ar sirmu galvu. Viņiem ir daudz, kas ir bijis jāpiedzīvots, ja, jo tā ir pēc tam bāzes dokumentācija, uz kā balstās vispārējais. Ja. Tur pēc tam var būt skrējēji, kas to visu izpilda, bet tiem domātājiem un tiem programmas salicējiem viņiem jābūt ir ar sirmu galvu. Tā ir mūsu pieredze un tas, kam mēs gājām cauri. Mūsu pieredze ir, ka viņš ir specializēts cilvēks. Tikai uz to. Jo tomēr dokumentācija ir gan sarežģīta, ir ļoti daudz nianses, un ko ņemot vērā arī tagad pēdējo to fondu uzsaukumu, atkal ir kaut kādas nianses, kas ir izmainīts, ja tur tomēr ir jābūt speciālistam tieši tajā jautājumā. Lai arī cik labs jurists vai ekonomists vai kaut kāds projektu vadītājs jūs būtu, šajos projektos ir specifika, tāpēc atkal vienīgais drošais veids ir mājas saraksts, kas to ir vadījis, kāda komanda, jo te ir tieši no visas komandas salēdētas darbības būs atkarīgs tas rezultāts, kurā arī dzīvokļu īpašniekiem ļoti liela loma kā lēmumu pieņēmējiem.